Spin FM īpašais vakara viesis. Jā, šovakar īpašais vakara viesis mums ir Roberts Lejasmejers. Mēs ar viņu šodien parunāsim visu ko un ap kaut ko. Par un ap, un virsū un apakšā. Robert, kā jūties? Nepierast tev ceturtdienā šodien šeit ierasties. Jā, čaujas apkārt vēlreiz visiem jums. Paldies, ka aicinājāt. Patiesībā tā ir drusku, jo pierasts man vienmēr būtu pults tajā pusē, bet šoreiz ir atkal šajā, un vienmēr tas, kas notiek retāk, atkal zināmā mērā ir interesantāk. Esi apradis jau ar Spin FM studiju? Pilnībā, jā, to gan es esmu apradis. Tādā ziņā man pārsteiguma efekta nav, jā. Žēl. Mēs tev gribējām pajautāt, kā tev patīk mūsu siena? Īstenībā ļoti forši, ka es pirmo reizi šeit ierados. Man bija tāds ļoti patīkams pārsteigums, jo arī tiešraidē viss baigi forši izskatās, bet patiesībā te ir vēl krāšņāk un mājīgāk, un man ļoti patīk. Klau, uzreiz ķersimies pie lietas, vai ne? Mums tik daudz jautājumu tev ir sakrājušies un gribam visu tev to uzjautāt. Klau, kā un kad sāk pievērsties mūzikai vispārībā? Tā pilnīgi vispārībā, ja jāsaka, tad tas bija jau patiesībā skolas laikā, jā, jau tad toreiz vēl nebija ne tāda interneta, nekas, bija lenča magnetofoni un krustā un bija dažādi ieraksti. Un es atceros, ka man ļoti patika kādās ģimenes viesībās uzlikt kādas konkrētas dziesmas. Un man patika divi aspekti, gan tā uzlikšana, kas būtu tā kā DJings, gan arī tā pati mūzika. Un tad, principā, tā es uzskatu, ka tie bija tādi absolūtie pirmsākumi, kad es sāku iepazīties ar mūziku un tā skaitā arī ar DJ lietu. Man patika uztīt tieši konkrētu dziesmu, palaist to no sākuma. Tā jau viss tāds DJ iezīmes bija. Tad sanāk, ka tev nemaz nebija tāds izvēles iespējas. Tu jau piedzimi ar tādu iedzimto DJ talantu vai vēlmi. Tā varētu teikt, jā. Acīm redzot, jā, jo tas tāds man tā kā aicinājums ir. Patiesībā tie ir divi aicinājumi. Man tehnoloģijas un mūzika, jā. Un tad tos savienojot kopā, sanāk dēļ mūzika, kas ir uz tehnoloģijām bāzēta mūzika, un DJings, kas bez šaubām arī ir tehniska lieta. Kāds bija tās pirmās dīdžejošanas, jo es zinu, ka nebija taču, tagad viss ir vienkārši noliek kompīti, palaiž play pogu un viss skan. Kādreiz es zinu, kad bija ar lentēm jāņemās jātin, un man kāds dīdžejs stāstīja, ka viņi sen apakaļ, tad, kad bija tikko dzels aizskars no Padomijas vaļā, tad aizbrauc uz Amsterdamu, un visi bija šokā, kā viņi dīdžejo ar reālām lentēm. Vai tu to arī piedzīvoji? Es teikšu tā, ka es sāku dīdžēt uzreiz pēc lentām, tā kā lenču ēru es dzīvoju tikai, kādās mājas ballītēs, kur, ja tās pa ballītēm, vai es teiktu viesības, tur ģimenes lokā un tā, bet reāli DJings, protams, gandrīz jau jāsaka, kā visi skolā. Sākumā bija klases vakar, beigās jau vēlāk skolas diskotēkas, un tad es spēlēju no kasetēm. Tad bija aktuāli tieši kasetes, jo tas tomēr kompaktāk, ērtāk, un es atceros, ka man bija speciāli sagatavot tam kasešu dekas, tātad stacionārie kasešu atskaņotāji, kurus es biju pārtaisījis tā, lai tiem var regulēt arī ātrumu, jo, protams, ka tāpat jau regulēt nevarēja, un man bija svarīgi tomēr piedzīt, lai viss ir tā kā DJ saka beatā, lai samiksējot dziesmas kopā tās pārklātos vienā ritmā. Sanāk tā, ka šobrīd ir vienkārši sinhronizēt pogu, vai ne, ar tempiem, tad tev nācās tīri fiziski to reāli izdarīt. Jā, ar kasetēm jau bija ļoti grūti, jo tur jau nevarēja to viņu palaist tik precīzi, tad tur tā kā drusku nokavēja, tad atkal tur piedzen, bija, protams, liela ķēpa ar to, tad jau vēlāk, protams, nāca diski, un tad tur jau bija tā piedzīšana, un tagad es varu droši teikt, ka es spēlēju ar sync pogu, un man nav kauns par to, jo es zinu, ka es protu arī piedzīt. Taču, ja ir izgudrots ekskavators, man nav katru dienu jārok bedre ar lāpstu, parādot to, ka es protu arī tā. Jā, es protu arī tā, bet, protams, ka ir ērtāk to darīt tā, kā to mūsdienās dara, un es izmantoju tās tehnoloģijas. Ja tev tagad liktu spēlēt uz kašetu magnetolām, būtu gatavs dīdžejot? Tādas, ja kādam ir saglabājušās, man pašam, diemžēl, nav, bet tas būtu ļoti interesanti pamēģināt, kā tas tagad ir uz kasetēm. Uz diskiem jau šādi tad kādā ballītē vēl sanāk uzspēlēt, un arī ir ļoti patīkami atcerēties to piedzīšanu, un tā, uz kasetēm, vairāk joka pēc, protams, būtu gatavs paprovēt, jā. Iesim nelielā muzikālā pauzītē, un tad jau turpināsim arī sarunu ar šī vakara īpašo viesi Robertu Lejasmejeru. Spin FM īpašais
vakara viesis. Roberts Lejasmējers pie mums šodien ieradies paciemoties un izrunāt visu, kas tad ir uz sirds. DJs Roberts Lejasmējers pie mums ieradies šovakar izrunāt visu, kas viņam uz sirds. Jā, pirms tam uzzinājām to, ka Roberts savus DJ aizsākums ir sācis mājas ballītēs, tad, kad vēl bija lentes, mēģinājis iemiksēt vienotā ritmā, un viņam tas ir izdevies, pēc tam jau kasetes, diski, un tagad jau ir sinhronizācijas poga uz profesionāls pults. Kas būs tālāk, to mēs nezinām, bet skaidrs ir tas, ka Roberts ir dzīmis jau DJs. Man tā pārliecība ir, dzirdot to, ko tu stāst. Labi, akceptēšu. Dzīvis DJs. Robertā, vai tu esi spēlējis arī ārpus Latvijas? Latvijā tu spēlē ļoti daudz, bet vai ir bijuši arī ārpus Latvijas spēles? Nē, es neesmu nereiz spēlējis ārpus Latvijas. Jā, man ir arī tā, ka savās gan producentu, gan DJ gaitās es ļoti mēģinu saprast to auditoriju, to tirgu profesionālā izpratnē, jā, uz ko tu strādā, un es šobrīd koncentrējos tieši uz Latvijas tirgu. Tā kā, jā, es ārpus Latvijas neesmu spēlējis, un godīgi sakot, lai spēlētu kaut kur citur, manuprāt, ir jābūt tur vismaz kaut kādā ziņā atpazīstamam, lai tas tiem cilvēkiem ārpus Latvijas konkrētajā vietā būtu interesanti klausīties mani, jo katrā valstī jau ir kādi DJ, vai kurus cilvēki jau ir iepazinuši, taču tas nebūtu nenozīmē, ka tu uzreiz esi interesants arī kādā citā valstī. Tu pēc būtības esi patriots? Tu zini, tu būs pārsteigti iespējams, bet nē, es tā īpaši patriots neesmu. Es vairāk esmu kosmopolīts, ja tā var teikt, jā, uz to pusi. Jā. Man vairāk saista globalizācija un tā, bet vienkārši šobrīd es darbojos Latvijas tirgu un tādā ziņā, jā, es varētu teikt, ka esmu patriots. Labi, ja mēs atgriežamies pie Latvijas tirgus, tad kura tev ir bijusi vislabākā uzstāšanās, ko tu labprāt atceries? Īstenībā jau ļoti daudzas, un kaut vai šogad pat spēlēju ļoti daudzos pilsētas svētkos, kaut vai Ikšķilē, jā, bija baigi forša ballīte, es pat negaidīju, bija tāds crowds, jā, tev priekšā un visu lēkā, un tas bija ļoti superīgs pasākums, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tas ir labākais visā dzīvē. Ļoti labi, protams, pasākumi ir Līgo Rīgā, kur es esmu spēlējis jau 3 gadus arī šogad, un tur arī, protams, ir Jāņa Rīgā, it kā pirmajā brīdī man likās, kad es 1. gadu tur piedalījos, man likās, karš Rīgā svin Jāņas, tur taču neviena nebūs, vai arī varbūt kāda ārzemnieka vai kāds tāds, bet nē, ļoti daudz cilvēku un pat pārsteidzoši daudz, tur entie tūkstoši. Katru gadu arvien vairāk. Starp citu, arī šogad Krasnodarbā bija ļoti daudz cilvēku. Es pati šogad pirmo reizi svinēju Rīgā Jāņas. Aha, redz. Klau, bet kurā Latvijas pilsētā ir visatsaucīgākā publika? Vai tomēr visur vienlīdzīgi? Tā baigi grūti pateikt. Ir dažādas ballītes, dažādas publikas. Es noteikti nevarētu iezīmēt, ka kādā vietā ir īpaši atsaucīga un kādā mazāk. Liepājā ļoti foršas ballītes ir Jelgavā, bet es to saku iespējams tāpēc, ka es šajās pilsētās spēlēju mazliet biežāk kā citās. Bez šaubām Rīgā ir forša tusiņi, jā, vienmēr izdodas, bet konkrēti vietas nevar nosaukt tā. Man šķiet, ka tā nav, jo cilvēki, plus mīnus, kad viņi iet izklaidēties un viņiem ir labs noskaņojums un vēl viņiem patīkama mūzika, tad viņi laiž vaļā. Klau, ir tā, ka mēs zinām, tu arī producēji, vai ne? Tu producēji dziesmas, un pirmā dziesma, ko mēs atskaņosim no tavām dziesmām, ir ar Jumpravu sadarbība Ziemeļmeita 2008. gads. Jā, patiesībā man kā Robertam Lejasmējeram šis bija pirmais singls, ko, patiesībā tā jau, protams, nav mana dziesma, tā ir Jumpravas kompozīcija, un es atceros, ka vienā mājas ballītē es tad domāju, vajadzētu, kad foršu remix uztaisīt, jo tas bija tas moments, kad pēkšņi parādījās daudzu vecu dziesmu remix, es domāju, pasaulē. Un man tā šķita, varētu mēs arī uztaisīt te Latvijā. Nekā tāda nav it kā, un te vienā ballītē kaut kā tur čoms man uz mājas to kompīšu vienkārši tur uzspēlēt Ziemeļmeita oriģinālo, protams, un tā nejauši uzlika pa virsmu tādu bītiņu. Un es tā, šī ir ideja, šis noteikti nostrādās, jo tā tēma vienkārši, viņa ir tik pateicīga. Es atceros, ka es tai pašā vakarā mājās jau sāku taisīt uzmetumu, un tikko tas bija gatavs, tad bija arī kāds pasākums, kurā es uzspēlēju, un
bija pārsteigts. Parasti tā nenotiek, kad dziesma, kur it kā tādā versijā vēl neviens nezināja, visi leca pa gaisu un visi te saprata, doma ir pareizi. Klau, tad jau noklausāmies, ko ne? Paklausāmies gan, jā. Šis nebūs vienīgais, ko mēs šovakar no tavām dziesmām, tavām producētajām dziesmām atskaņosim. Tā kā klausamies Jumprava, Roberts Lejsmējers, Ziemeļmeita. Spina vakara īpašais viesis. Roberts Lejsmējers, DJs Roberts Lejsmējers, producents arī tā jāiet, jāsaka vēl viena piebilde. Jā, Robert, mēs jau izrunājām par tavām, labi, nebija tāda spožākā viena uzstāšanās, visas ir labas, visas ir foršas, bet vai tev ir gadījies braucot kaut kur spēlēt kāds smieklīgs atgadījums? Noteikti ir. Stāsti. Smieklīgs atgadījums. Protams, ka kuriozi jau notiek, kā tu saproti, jebkurā tusiņā. Jā, tomēr vairāk vai mazāk cilvēki ir jautrā prātā, visādās ziņās. Jā, un šad un tad mēs agrāk taisījām arī tādus tā kā konkursus. Vienkārši, piemēram, uzaicina uz skatuves 3 cilvēkus, un kurš tad nodejos visseksīgāk pēc publikas domām, ko viņiem pēc tam vērtē. Tad tas arī iegūs kaut kādu balvu tajā brīdī. Un baigi smieklīgi vienreiz bija tas, ka tie cilvēki tur sāk dejot, un viens uzreiz principā noģērbjās. Gandrīz plīks, tikai apenēs, Džeks vēl bija. Uzreiz tā momentā. Tas bija noskaņojies to balvu paņēma. Protams, tas arī cilvēkus pavilka, par viņu balsot. Tā kā, bet visādi smieklīgi gadījumi, protams, notiek gandrīz katrā ballītē. Nav bijis, ka spēlējot pēkšņi pārtrūks skaņa vai kaut kādi vadi nav. Kompis uzkarās. Divreiz gadā apmēram kompis uzkarās man. Tas ir tā kā normāli. Es domāju, tas vēl salīdzinoši reti. Citiem uzkarās reizi naktī. Ir visādi tie varianti. Protams, ka pārtrūks, bet parasti jau ir par tādām tehniskām lietām ir padomāts. Tā kā... Jā, ir bijis, kad pazūd, piemēram, elektrība. Jā, bija pat Jūrmalas pilsētas svētkos, kad spēlēja Jomas ielas svētki. Cilvēki ļoti, ļoti daudz visu tur, un pēkšņi vienkārši pazūd elektrība. Un visi tur, DJ, jā, tur domā, ka tagad ir DJs, bet principā vispār elektrības nav. Un es iznāku uz skatuves priekšā un sāku dziedāt, rīts ir tālu, vēl tā, un viss krauds arī līdzi, jā. Vienkārši iziet no situācijas, kamēr tu to elektrību diezgan ilgi slēdz. Klāt, viens minūtes 15. Tad jau tur kāds vairākas reizes sanāk dziedāt, rīts ir tālu vēl. Galvenais, es tikai iekustināju. Tālāk cilvēki jau paši sāk tur dziedāt, aiel manu vieglu prātu un aiziet. Galvenais ir labs diriģents, vai ne? Jā, tas ir sākumā vajag iekustināt, lai viņi neškrubījās par to, ka pēkšņi ir bijis kāda ķibela. Kas ir tieši tie DJ vai mūziķi, kas tevi iedvesmo? Principā no ārzemju DJiem, mūziķiem, es teiktu, DJs producents Davids Getta ir tas, kurš ir man absolūtā autoritāte. Jo viņš ne tikai kļuva ļoti populārs ar deju mūziku, pēc būtības un dabūja visus numuru 1 visos iespējamajos topos, bet viņš izdarīja vēl ļoti būtisku lietu. Viņš deju mūziku, viņš principā R&B izpildītājs lika tiem pievērsties deju mūzikai, un tagad principā visi mūsdienu R&B izpildītāji lielākoties paši producē dziesmas vai arī izpild tās uz deju mūzikas aranžējumu. Un tā bija viena lieta, ko viņš izdarīja, un otra viņš deju mūziku tādā izpausmē, kā tā šobrīd ir, ieveda arī Amerikā, kur bija tikai principā hip-hop R&B. Tagad tur visi jau klausās deju mūziku, tā kā es domāju, tas tiešām ir ļoti, ļoti, ļoti novērtējams panākums. Kurš tavuprāt ir šobrīd, protams, bez tevis Latvijā spožākais DJs? Izņemot tevi. Es, protams, arī nevērtētu sevi. Man grūti pateikt spožākais, jo DJ ir arī dažādi. Es nevaru salīdzināt DJs, kas spēlē dažādos žanros. Tad ir jautājums par kādu žanru. Ko nozīmē spožākais? Jo man uzreiz ir pēc kādiem kritērijiem. Jo negribas nevienu tagad pēkšņi nomelnot vai kādu īpaši izcelt.
Nu, varbūt ne pēc slavas, bet pēc kvalitātes, ja mēs varētu teikt. Jo es zinu, ka manais draugs arī bijis tāds amatieris DJs, un ir tāds saits, laikam, kur var balsot par DJiem, kur nosaka labāko DJ. Man uzreiz tad jautājums, kā tu vari vispār noteikt, kurš ir labākais DJs? Nē, tas saits ir DJ Top LV. Šogad gan es nezinu, kur palika tā aptauja. Kaut kā tā arī nav bijusi, bet pagājušajā gadu un iepriekšējos gadus tādu bija. Un tad pēdējos gados tur pirmo vietu ir guvis X-Dabase. Acīm redzot, es to topu vērtēju tā, ka tas ir, cilvēki, tie, kurš, respektīvi, katrs balso par to, kas viņam tad acīm redzot ir vislabāk paticis, bet, protams, ka tur vēl jāņem vērā kaut kāds tas saucamais spama aspekts, jā, ka ļoti balso par mani, ļoti daudz, jā, tur visu laiku balso par mani, nav visiem tāpat ir vienādas reklamēšanās iespējas, jā, citiem ir pieejami kādi īpaši mēdīji populāri, kur tu vari visu laiku par sevi atgādināt, un tā ka to tā baigi grūti ir pateikt, un arī tāds labākais jēdziens nav, es to tā nedalītu, es laikam tev nepateikšu nekādu atbildi. Tie, kas vēl nezina īsti, tad kāds ir tavs žanrs, ko spēlē? Mans žanrs ir pop deju mūzika, tātad populārā deju mūzika, tas, kas šobrīd ir aktuāls un cilvēkiem lielākoties pazīstams. Protams, tā skaitā dažādas deju versijas tieši, varbūt mazāk dzirdētas, bet pa lielam cilvēkiem ballītē, vismaz tajās ballītēs, kur es spēlēju, cilvēkiem vajag vienkārši forši pavadīt laiku. Viņi ir atnākuši priecāties, viņi ir atnākuši dziedāt līdz tām dziesmām, kuras viņi dzird kaut vai šeit Spin FM ēterā. Ja? Un bez šaubām, ka ja ir kāda populāra dziesma, kas ir lēnākā tempā, tad viņi grib varbūt ballītēt ātrāk. Jā, tad tas ir remix attiecīgi tā dziesmai, bet viņiem vajag kaut ko forši atpazīstamu, vieglu, tādu, kas viņiem liek vienkārši brīvi justies tusiņā. Tā kā es neesmu no tiem DJiem, kas pieiet šai lietai tā, ka man ir jāizglīto cilvēku. Es tagad atnāku tā. Tūlīt es jums parādīšu, cik es īstenībā krūts esmu. Es zinu tik daudz dziesmas, kuras jūs neviens nezināt, nekad neesat dzirdējuši, bet viņi viņas nezina un nav dzirdējuši, jo lielākoties viņiem tās nav vajadzīgas, viņiem tās neinteresē. Un ja vien tu neesi kaut kāda tur mega super autoritāte, ja, kā tur atbrauc Armin van Buuren vai Tiesto, ja, kas ir kaut kādi lielie pasaules stāri, ka tur tiešām, tur var viņš spēlēt pilnīgi, ko viņš grib. Cilvēki viņu uzskata par tik lielu autoritāti, ka pat ja viņš nesaprot tajā brīdī to, tad viņš uzskata, es esmu stulbs, bet viņš spēlē kaut ko krutu, jo viņš taču ir tas, jā. Bet Latvijā, es domāju, nevērtēju, ka mēs esam tādas autoritātes, lai cilvēki tikai tāpēc vien, ka Lejs Mejers spēlē, domāt, jā, tad tas laikam ir kruta, patiesi nesaprot. Nē, viņš grib dzirdēt to, ko viņš grib dzirdēt, un es viņam to dodu. Klau, dosimies tagad reklāmas pauzē, un tad vēl dikti parunāsim par visu kaut ko, un tad vēl mēs klausīsimies Roberta Lejs Mejera producētās dziesmas. Spin FM īpašais vakara viesis. Roberts Lejs Mejers pie mums šodien ciemojās, un esam izrunājuši visu kaut ko jau. Īsumā ļoti daudz esam noskaidrojuši, ka Roberta Lejs Mejera tā kā autoritāte ir Davids Guetta. Un ka viņi visu kaut ko esam noskaidrojuši. Gribēju iesaistīt Twitter teikto, bet mēs jau tā kā izrunājām visu kaut ko. Zini, kā Twitterī mums raksta, ka Davids Guetta nemaz neesot DJs, bet plaģiāts, un ka tā ir popmūzika, ne deju mūzika. Bet ņemiet vērā, ka Roberts jau teica, ka tā ir deju. Populārā deju mūzika. Populārā deju mūzika, jā. Tā kā katram savs viedoklis un, protams... Bet par plaģiātu gan es nepiekrītu. Jā, es arī ne. Jā, bet katrā ziņā jūs varat rakstīt savu viedokli un uzdot jautājumus Robertam Twitterī @spinfm90. Noteikti viņam arī uzdosim. Jā, Robertā, kādi ir tavi nākotnes plāni? Varbūt var padalīties, kādi ir tie mērķi, ko gribi vēl sasniegt? Tuvākajā laikā katrā ziņā tie plāni ir turpināt jau iesākto. Tā kā kādu laiku neesmu neko jaunu uzproducējis, tad nākamā gada mērķis man ir vismaz viena jauna dziesma noteikti palaist apritē un protams, turpināt aktīvi spēlēt ballītēs, darboties arī šeit, pārdīs tātad laikā, kā radio dīdžejam, tāda apmēram. Kā veidojas tava sadarbība ar mūziķiem?
Tu pats viņus uzrunā, vai viņi tevi tomēr vairāk uzrunā? Principā visi kaut populārie gabali, kurus esmu producējis, ir bijusi mana iniciatīva. Jo producents principā nozīmē tieši to, kurš tad to procesu organizē, kurš to uzņemas iniciatīvu. Jā, protams, mūzikas producēšana, ja to tieši liek akcentu uz mūzikas, jā, nozīmē to, kurš tur studijā sēž pie pogām. Bet producents nozīmē, jā, tas, kurš to ideju principā uzņemās un noved viņu līdz galam. Tātad pats izdomājot gan, kas tā būs par dziesmu, gan piemeklējot cilvēkus, ar ko sadarboties. Tā kā, jā, tā ir bijusi mana iniciatīva. Ar kādiem mūziķiem tev ir bijusi līdz šim labākā sadarbība? Vai, varbūt ne labākā, bet zināmākā, populārākā, kuras dziesmas tad ir vairāk aizgājušas? Viennozīmīgi labākā sadarbība ir bijusi ar Lienu Kendiju. Mums 2 gabali, Rīts ir tālu vēl un DJ Sirds. Un no remiksiem noteikti varētu teikt otra puse, jā, esmu vairākas viņa dziesmas remiksējis. Par Lienu Kendiju es tev piekritīšu, jo pat mans māsas 4-gadīgā un 6-gadīgā meita ļoti labi zināmas 2 dziesmas, gan vārdus no galvas, gan arī ritmus māk dejot, tā ka tur tev taisnība, tur viss ir aizgājis. Bet es domāju, ka mēs varam noklausīties nākamo gabalu. Jā, un tā ir tieši otra puse ar dziesmu Pēc lietus. Tātad tu jau iepriekš pieminēji, ka tā arī ir bijusi tāda laba, veiksmīga sadarbība. Varbūt var nedaudz pastāstīt, kā tieši ar otru pusi esat sapazinušies. Kā mēs tieši iepazināmies ar Normu un Pauniņu, man pat grūti uzreiz tā pateikt, jo dažādos pasākumos jau saskrējušies. Mēs bijām arī pirms šīs kompozīcijas tapšanas šādā versijā, bet pati dziesma tapa tā, ka pēc Ziemeļmeitas, kuru mēs jau noklausījāmies, es domāju, ka baigi forši tas viss sanāca, vajadzētu vēl kādu vecu labu gabalu pacelt, un tad domāju, un tieši bija no vienas mūzikas kompānijas tāds piedāvājums, vai es negribu remiksēt šo dziesmu. Un es tā sākumā tā domāju, kaut kā tā īsti tā kā nē, un tad vienā brīdī man uzradās tā ideja. Jā, man tā vienmēr ir, ka es kaut kā tā salieku galvā, un tā, šitā tas būs. Un tieši tāpat bija ar šo kompozīciju Pēc lietus, un vēlā naktas stundā es to visu tādu pamatu uzmetu un sapratu, jā, šis arī būs. Tu jau minēji vārdu ideja, es to vairāk varbūt transformētu uz vārdu iedvesma, un noklausīties šo dziesmu, pēc tam arī parunāsim, kur tu vispār smelies iedvesmu. Varbūt tev ir kāda īpašā mūza? Vai ne? Varbūt. Labi, klausamies otra pusē. Roberts Leismējers Pēc lietus. Spin FM īpašais vakara viesis. Tikko dzirdējāt David Guetta, Nicki Minaj, Turn Me On, bet šokar pie mums ir vakara īpašais viesis DJs Roberts Leismējers. Pirms kādu brīdi klausījāmies dziesmu Otra puse sadarbībā ar Robertu Leismējeru Pēc lietus. 2007. gada hits, varētu teikt, vai ne? Nu jā, tā tas bija. Jā, un tāpat mēs jau sākām sarunu par iedvesmām un mūzām. Par iedvesmām mūzām. Pilnīgi aizries. Roberta, kur tu rodi iedvesmu? Es droši vien, ka iedvesmu kaut ko radīt un producējot rodu, klausoties to mūziku, kas man patīk. Tā ir, protams, tā pati jaunākā popdeja mūzika, ja, un bieži vien klausoties to, es kaut kā uzlādējos un sasmaļos dažādas idejas, kuras es, protams, pēc tam realizēju jau caur sevi un pilnīgi savādāk. Bet pa lielam, jā, man iedvesmo ļoti kādi jauni hīti, kas tikko parādās, un es reiz, jā, šis būs, un tad tā, man liekas, cik forši uztaisīts, un tā, tādas lietas man iedvesmo. Es noteikti neesmu tas mākslinieckais tips, kam tur vajadzētu kaut kādu, nezinu, īpašu rituālu vai vīna glāzes, sveici un lapu. Vai mūzu? Nē, es tā vairāk tieši klausoties labus piemērus no populāriem gabaliem. Manā, kā ne mūziķim, ļoti bieži rodas tāds jautājums, kā vispār mūsdienās var vēl izdomāt kaut ko jaunu, jo man liekas, ka viss ir izdomāts, katra skaņa, katra nots ir tik, cik viņas ir. Kā tu izdomā kaut ko jaunu, nebijušu? Tas ir sarežģīts vai nav sarežģīts process? Pirmkārt, es noteikti neteiktu tik skaļi, ka es būtu izdomājis kaut ko jaunu. Tā ir, kā tu saki, ka tās notis ir tik, cik ir, un harmonijas, jeb to akordu salikums, kas vidusmēra klausītājiem ir uztverams, arī tie ir ļoti ierobežoti. Un līdz ar to, tad, to ietvaros tev kaut kā ir jāstrādā, ja, un kaut kā jārada tas savs produkts.
Man ir grūti tā pateikt, kādā veidā tieši tas notiek, no kurienes tas atnāk, ja, bet, protams, ka tā ir problēma, un mēs jau redzam, ka mūsdienās tomēr tādi hīti, kas ir ļoti ilgi dzīvot spējīgi, ir ļoti maz patiesībā. Agrāk bija krietni vairāk tādu dziesmu, kas teiksim, paskatāmies kaut vai tos pašus 80-tos, viņas remiksē, ja, un pārtais, un te paņem kādu daļu, un tieši tā nekas jau principiāli jauns nav izdomāts. Pa lielam to pašu veco, dažādi apstrādājot, pasniedz kā kaut ko jaunu. Lielākoties tāds ir. Vai tu savā DJ karjerā esi saskāries ar plaģiātismu? Kāds varbūt tavu dziesmu ir paņēmis? Tas tāds baigi slidens jēdziens. Jā, es arī ļoti labi saprotu, ko bieži vien citi DJ tur sauc, un neskaitāms reizes arī mani paši ir saukuši par plaģiātu, un ka es tikai paņemu jau kaut ko tādu un uztaisu. Bet ja mēs skatāmies pēc noteikumiem kaut kādiem, jā, tad autortiesības definē precīzu jēdzienu, cik takšu, ja tu paņem 1:1, tad tas ir autortiesību pārkāpums, jeb plaģiātisms. Ja? Taču, kā jau es teicu, nekā jau principiāli jauna nav. Un patiesībā man ir tā, ka es klausoties, teiksim, mūsdienu populāro mūziku, gandrīz jebkurai dziesmai var pateikt uzreiz, te ir no tā doma ņemta. Protams, viņi ir attīstīti savādāk. Te ir no tā, un it īpaši, ja mēs runājam par deju mūziku, kas balstās uz kaut kādām skaņām, uz sampliem, tur, protams, ka atkārtojas. Tur pat ļoti brutāli var redzēt, ka tas atkārtojas. Taču no otras puses, kam tas sāp? Tas sāp tiem, kuriem varbūt kaut kādā ziņā skauž, ja, ka tur kāds ir izcities ar it kā cita ideju, taču viņš jebkurā gadījumā to ir realizējis pa savam. Un, manuprāt, cilvēkiem patīk un viss ir kārtībā. Es to tā netraktēju, jā, bet es saprotu, ka ir arī tādi viedokļi, ja, ka mūzikai jābūt ir absolūti oriģinālai, un jebkas, kas atkārtojas, tas ir uzreiz ir plaģiātisms, bet tādā gadījumā parādiet, kur tad ir tā oriģinālā mūzika, kas ir populāra. Protams, ka underground, jeb kaut ko tādu, kas lielākai daļai nav saprotams, tu vari samudrīt tur līdz besim. Bet tas nevienam nav vajadzīgs. Ja? Tur jau ir tā problēma. Un tieši tāpēc tiem, kas taisa underground, bieži vien sāp. Te Džeks paņēmis, te uztaisīs, tas jau bijis, Gangnam Style. Var pateikt, jā, LMF jau apakša tipa. Var tā pateikt. Bet tomēr viņš ir savā pilnīgi citā valodā, pilnīgi citu tēlu. Tas ir pilnīgi cits produkts. Es neteiktu, ka tas ir plaģiātisms. Bet kāds iespējams teiktu, jā, es jau arī tā varu paņemt un uztaisīt. Ja? Bet parasti tie, kas tā saka, paši neko nav uztaisījuši. Un turklāt jau vienam cilvēkam nav iespējams pārzināt pilnīgi visus mūziķus, vai tie ir zināmi, nezināmi, mazāk zināmi. Un, manuprāt, tajā brīdī, kad tu radi kaut ko jaunu, tu jau, ne jaunu, bet tu kaut ko radi, un tev jau nevar būt 100% garantīja, ka kaut kur kaut kas tāds nav. Jo tu vienkārši nespēji kā cilvēks pārzināt visu, un tas jau nebūs plaģiāts. Tu vienkārši būsi radījis varbūt kaut ko tādu, ko kāds arī kādā citā valstī būs radījis. Ne, vienmēr jau tā, ka esi jau dzirdējis pirms tam, tāpēc tev liekas varbūt kaut kas unikāls. Labi, mums jādodas ir tālāk, jo mums jau tik daudz dziesmas no Roberta jānospēlē. Nākamā dziesma Noras Bumbieres. Kā nonāca līdz Norai Bumbierei? Man zīgā labi jumprava. Ok, vēl ir kaut kādas iezīmes. Otra puse arī kādas iezīmes. Nora Bumbiere. Jā, šeit gan es atzīšos, un es vienmēr saku tā, kā tas ir. Šī nebija mana ideja. Bija tā, ka mikrofona ieraksti kompānija, ar kuru es sadarbojos, kuri principā man izdevēja konkrēti Guntaru Raču personā, man piedāvāja remiksēt kādu dziesmu no viņa topošas izlases. Un Račs man atsūtīja kādus 5 gabalus, kurus es klausījos, un es tā īsti nevienu neredzu. Un tad no tiem 5, šis, kas ir Noras Bumbieres, tas jau nav Noras Bumbieres gabals, tas ir vecais Bakara hīts, kuru Nora savā laikā ir iedziedājusi latviski. Un es domāju, šitas varbūt varētu būt interesanti. Es uztaisīju, un es teikšu godīgi, man nebija par šo gabalu pārliecības. Parasti man es ķeru tos hītus, ja, vai sanāk, vai es uztaisīju, man tā likās, labi, priekš izlases būs ok, jā, tur, tā, bet es neparedzēju nekādus īpašus panākumus, un es biju tiešām par šo biju ļoti pārsteigts, ka tas arī skanēja visur un visās ballītēs, un man pat sāk aicināt uz visādiem 80. gadu disko pasākumiem, ja, kur
teiksim, skan pilnīgi cita mūzika nekā es, teiksim, spēlēju. Ja? Ieliec sēklu, izaug koks, vai ne? Jā, tā tas sanāca, ja? Bet katrā ziņā prieks, ka tas tā ir. Jā. Tad klausamies Nora Bumbiere, Roberta Lejasmejera apdarē. Pagaid, bet man pirms tam vēl jāpasaka, man atnāca īziņa, ka undergroundniekiem patiesībā nekas nesāp, viņiem vienkārši esat skumji. Okay, lai tā būtu, lai skana Nora Bumbiere, Roberta Lejasmejers, es gribu dejot bugī. Spin FM īpašais vakara viesis. Roberts Lejasmejers, pirms kāda brīža dzirdējām Noras Bumbieres izpildīto dziesmu, es gribu dejot ar Roberta Lejasmejera producēšanas palīdzību izveidotais kluba hits, varētu teikt. Es atceros, esmu daudz kustinājis savus kājas un gurnas pie šīs dziesmas. Arī Ligita 100% ir to darījusi. Tā ir. Ligita vai klusē nepiekrīt. Es sāku domāt, kā tu to zini 100%. Bet, ir jau ir. Protams, ka ir. Jā, klausies, Roberta, kas vispār tev ir vajadzīgs pilnai laimei? Principā ļoti vienkārši. Man patiesībā sagādā lielāko baudu tas, ja es varu darīt to, kas man patīk. Un tā ir sanācis, ka man dzīvē laikam ir laimējies, jo es tiešām visu mūžu darīju to, kas man patīk, un tās ir pa lielam to es nosaucu par mūzikas industriju, biznesu. Latvijā vārds mūzikas bizness man pēc definīcijas jau mazliet smaidi izsauc, bet protams, ka jā, tā ir mūzikas industrija, teiksim tā, un es konkrēti varu sadalīt to 3 posmos, kā es to redzu. Viena ir producēšana, tātad dziesmu remix radīšana, nākamā ir radio lietas, jā, radio DJs un viss ar to saistīts, un trešais ir DJings klubos. Tās ir tās 3 lietas, kas man dara laimīgi. Jā. Kā nākamā dziesma, ko mēs noklausīsimies, būs Feliksa Ķiģeļa dziesma Vējā. Es pats spēlēju daudz balles tieši dzīvē izpildījumā, un tieši pie bungām un Vējā ir tāds roka gabals, es teikšu. Tā ir, jā. Un kā līdz deju popam tur varēja aizdomāties. Ir tā, ka jā, pēc šiem 3 singliem es domāju, ko tad vēl varētu labi remiksēt, jo tiešām tas bija viss aizgājis baigi forši, un pamazām es jau domāju par savu to tādu kā pirmo albumu, kurš tad arī 2008. gadā iznāca Restaurācija, kur bija apkopots tātad dažādu sēnu gabalu, tādas mūsdienīgas versijas. Un šī dziesma man kaut kā asociējās, nezinu, vai kādā koncertā, vai kur es biju dzirdējis, kā tauta to vienkārši dzied līdz to piedziedājumu. Palaid vējā, Es domāju, tas ir baigi forši varētu paķert. Un pamēģināju uzlikt uz deju ritmu, visi forši, temps tur viss kārtībā. Un nedaudz izmainīja arī to harmoniju, padarīja viņu tādu klubiskāku. Un jā, šī bija tāda vairāk drusku ar tādu klubiskāku ievirzi. Atšķirībā no pārējām, kuras vienlīdz labi gan radio, gan klubos varētu skanēt. Tad uztaisām mazo ballīti te pats Spin FM studijā un paklausāmies. Jā, protams, lai tad skan. Spin FM īpašais vakara viesis. Jā, Roberts Lejasmejers mums šodien ir viesos, un mēs esam izrunājuši arī par iedvesmām un par visu, kas tad ir apkārt mums šai pasaulē. Jā, un tāpēc mūsu nākamais jautājums ir, Robert, tev šāds. Kur tad tuvākajā laikā tevi varēs satikt un paballēties pie tavas mūzikas? Principā vistuvākais laiks ir rīt 19. Kad es šeit būšu studijā Nauru vietā un vadīšu raidījumu Pārijas Stādar. Jā, tas būs jau rīt, tātad 7. vakarā, un uzreiz pēc raidījuma es dodos uz jazzbāru, kur tad arī ir tā tuvākā ballītes vieta, kur cilvēks labprāt aicinātu un redzētu šajā ballītē, jo Džastiņā viss baigi forši notiek, un arī rīt būs, es domāju, lielisks pasākums. Tā kā droši visi ballēt gribošie nāciet rīt uz jazzbāru, jā. Principā tā jau ir, decembris ir saplānots pilnībā. un tiem, kas grib tur sekot līdzi precīzāk manām aktivitātēm, droši var draugiem LV to arī darīt. Es vienmēr ielieku visu pasākumu afišas savā profilā, tā kā tur arī var redzēt. Atceros to, ka nākamnedēļ esmu Limbažos, klubā VP. Tā kā tur notiek savukārt šī kluba 3 gadu jubilejas ballīte, un tur būs foršs pasākums, un tā kā droši sekojiet arī Twitterī bez šaubām. Es informēju par vietām, kur spēlēju. Un Twitter konts tev ir?
R pasvītrojums Lejasmejers. Tātad @R_Zemsvītra Lejasmejers. Jā. Kāds ir bijis garākais sets, ko tu esi spēlējis? Mēs te aizskatuvēs, gribēju teikt, runājām par 8 stundām. Man liekas, nenormālīgi, tas ir vesela darba diena, spēlēt mūziku. Nu, principā es teiktu, ka apmēram tāds arī varētu būt. Jā, es gan vairāk esmu tāds, es to sauktu par seta dīdžeju tādā izpratnē, ka es ļoti reti spēlēju pilnīgi visu nakti. Lielākoties es spēlēju savu setu, kas ilgst apmēram 3 stundas. Tur plus mīnus. Bet reizēm jau ir tā, ka tā ballīte tā paķer un cilvēku skaits ir vēl pietiekams pat 6, 7 no rīta un viss tas turpinās. Un tāda sanāk, protams, ka neviens tādā brīdī stundas neskaidro, jo tas laiks vienkārši aizlido un tu brīnies, kā jau 9 no rīta. Tā kā es precīzi nepateikšu, bet ap tām 8 stundām arī varētu būt. Cik ir bijis vēlākais, kad tu atopies, ka tu jau spēlēji tik ilgi? Kāda ir tāds gadījums bijis, kad tu spēlēji un skaties, jau nākamā darba diena, uz nākamo vietu jau jā. Nākamā darba diena, tā parasti nav gadījies, jā, jo ballītes notiek tādās dienās, kad nākamā ir brīvdiena. Naurim ir citādi. Jā. Tev ir noteikti savādāk gadījies, bet bez šaubām tas ir tāds, visnotaļ jau rīts, pat varētu nenosaukt par agru rītu, bet vienkārši jau rīts, kad tu saproti, ka vēl viss notiek. Un bez šaubām nereti pēc ballītēm notiek vēl afterparty, un tad ir bijis tā, ka pat vēl visu nākamo dienu notiek kāda ballīte. Tas izklausās smagi, kā to visu nakti un rītu. Tā, tas ir, jā, tā viena diena kaut kur pazūd. Mēs sākām runāt par rītu. Rīts ir tālu vēl. Roberts Lejasmejers, Liena Candy. Šī dziesma. Pēc visiem iepriekš dzirdētajiem remiksiem, protams, tur nebija visi, bet tādi populārākie no tiem, tad es domāju, ka labi, jā, remiks visi forši, bet vai es varu uztaisīt oriģinālu gabalu, jo tas tomēr ir jau nākamais līmenis. Viena lieta, ka tu paņem jau cita radītu darbu un pārtais to pa savām, un nākamais jau, ka tu rādi no nulles, jā, un es domāju, ka man ļoti bieži galvā ieskanās dažādas melodijas, kas man šķiet varētu būt patikt arī citiem, un tā es man laikam viss gabala top naktī, es taču par tās nakts putnis esmu. Arī atceros, ka naktī pie sintezatora spēlējos ar akordiem un tā. Sāku dziedāt, dungot līdzi, jo vārdu jau nebija, un tā forša melodija. Par naktī rīts ir tālu, un dziesma gatava. Kas ir vārdu autors šai dziesmai? Gunters Račs. Gunters Račs ir vārdu autors. Kad es biju uztaisījis to uzmetumu nakts laikā, un pēc tam, protams, vēl pieslīpējot, aizsūtīju Gunteram Račam, viņš uzrakstīja tekstu, un tad mēs sākām tā kā domāt, viņš kā izdevējs, es kā producents domāju, kas nez varētu iedziedāt. Un es kaut kādā šovā biju jau sen noskatījis Lienu Candy, kā tādu potenciāli labu balsi, seksīgi izskata meiteni, kas bez šaubām arī ir svarīgi, īpaši deju mūzikā. Bet viņa līdz tam nebija dziedājusi tādu deju mūziku. Viņai bija vairāk, viņa bija gan roka, gan R&B dziedājusi, bet tādu deju tā kā nē. Un es domāju, nezinu, vai viņa piekritīs un tā, bet ok. Un tad caur Gunteru arī viņu uzmeklēju un tā. Un mums tā sadarbība sanāca tik organiski, izrādās, ka tas patiesībā viņai, man šķiet, ir tas, kas viņas patiesā būtība ir tāda vairāk deju mūzika. Un mums sanāca ļoti laba sadarbība. Ātri vien manā mājas studijā arī tas tika ierakstīts, un pēc tam jau vēl samiksēšanas, pieslīpēšanas darbi, un tā dziesma tapa. Te klausamies Roberts Lejasmejers, Liena Candy, rīts ir tālu vēl. Spin FM īpašais vakara viesis. Roberts Lejasmejers, tikko dzirdējām, piekdienās, bet šodien ceturtdiena. Sanāks 2 dienas pēc kārtas. Priekš šeit būt, jā. Klau, daudz esam izrunājuši. Mums vienmēr ir tāda tradīcija, kad katrs viesis, kas pie mums atnāk, tad pasaka arī kādu novēlējumu mūsu klausītājiem. Jā, Robert, tagad tu vari iesildīties rītdienai un kaut ko novēlēt. Ko es novēlētu jums turpināt tādā pašā garā kā līdz šim, vēl labāk attīstīties, vēl vairāk daudzveidot programmu un gal galā vairot auditoriju. Tas ir, ko es jums kā spineriem, kā šai radiostacijai novēlu. Un klausītājiem?
klausītājiem turpināt klausīties urbānos filozofus un neaizmirst arī par raidījumu pārīstādi. Es tikai gribēju vēl pieminēt to, ka mēs pirms kādu laiku klausījāmies Roberta Leja dziesmu Rīts ir tālu vēl. Un kāpēc es par to saku? Jo šī dziesma ieguva vienu ļoti īpašu balvu. Jā, tā dziesma ieguva autortiesību bezgalības balvu. Tā kā man atnāca ielūgums uz šo pasākumu un ar ziņu, ka šī dziesma ir viena no 3 tātad mēdījos visvairāk izmantotajām dziesmām 2010. gadā. Man tā likās tas bezgalības, tas gandrīz tā kā balva par mūžu ieguldījumu. Es tā smējos. Es tas aitos, ka bišķi par agru vēl, bet mūžu ieguldījumu. Klau, mēs, jāsaka, tev liels paldies, kad atnāc. Un no tevis atradoties, mēs uzliksim vēl vienu tavu dziesmu, kur ir DJ Sirds. Jā, tas īsais komentārs par šo dziesmu ir tāds, ka pēc Rīts ir tālu vēl jau bija pagājis kāds aptuveni gads, un man šķiet, ka man vajag uztaisīt tādu foršu ballīšu dziesmu, tādu tipisku, vieglu, grūvīgu un foršu pumpējošu. Un tad tā arī šī dziesma tapa par tādu mēģi, kā tieši domāta ballītē. DJ Sirds un ļauj man dejot tur vārdi, ja, tā kā, un attiecīgi arī tas ir stiliņš, jo tajā laikā es tā ļoti, ļoti aktīvi jau sāku spēlēt ballītes, principā katru piekdienu, sestdienu. 2011. gads? Jā, jau pirms tam patiesībā, un tad man gribējās tādu uztaisīt, un faktiski tā arī sanāca. Baigi forši, man prieks. Nav grūti, ka tomēr katru nedēļas nogali ir kaut kur jāspēlē. Sanāk arī atpūsties? Nav grūti tāpēc, ka man patīk tas, ko es daru. Jo, ja es uz ballītēm dotos kā uz darbu, tad iespējams tas būtu grūti, jo patiesībā klausītāji un skatītāji tā nakts dzīve nav viegli. Tas tā varbūt liekas, es tur pastāvēt pie pults, bet patiesībā tas prasa ļoti lielu enerģiju. Bet man tas nav grūti, jo es saku, man tas patīk, un tāpēc es ar prieku to daru. Redz, arī urbāniem filozofiem patīk tas, ko mēs darām šeit studijā. Paldies, Robert, tev vēlreiz, ka tu pie mums atnāci ciemos, un arī mēs sakam lielu paldies klausītājiem, ka bijāt kopā ar mums šīs 2 stundas. Mēs tiekamies atkal jau pirmdien, kad atkal runāsim par visu un neko, kā jau Cirds mūsu raidījumā. Jā, bet ar Robertu jau rīt. Bet uz atradām, lai skan Roberta dziesma DJ Sirds.